Irānas augstākais līderis paveic ko ārkārtēju. 86 gadus vecais Hamenejs saskaras ar lielāko ASV militāro spēku kopš Irākas kara un ir nodevis varu citam. Viņš vairs nevada karu un ir nosaucis 4 savus aizvietotājus, ja tiktu nogalināts. Tas notiek laikā, kad visā valstī atkal uzliesmo protesti. Irānas militārajās bāzēs notiek noslēpumaini sprādzieni, varas iestādes to neskaidro. Viss saplūst kopā, un režīms gatavojas karam un gatavojas savai bojājai. Ļaujiet man jums parādīt visu, kas notiek, un palieciet ar mani, jo Trumps tikko atklāja par janvāra slaktiņu gandrīz neticamu skaitli. Tas sākas šorīt. Imāma Alī militārajā bāzē netālu no Irānas rietumiem šorīt notika sprādziens. Dūmi redzami, oficiāli komentāru nav. Jau vairākas dienas visā valstī notiek noslēpumaini sprādzieni, bet varas iestādes klusē. Šoreiz sprādziens bija Teherānas provincē. Dūmi un uguns ir redzami no dzīvojamiem rajoniem. Sprādziens notika pie aizdomīgas pazemes IRSK militārās bāzes. Teherānā notiek vai nu diversijas, negadījumi vai preventīvi uzbrukumi. Režīms publiski klusē. Taču šķiet, ka šādu notikumu biežums pieaug ar katru dienu. Bet lūk, kam patiesībā šobrīd tic Irānas vadība. Augsta ranga amatpersonas un IRSK locekļi ziņo, ka Irāna uzskata ASV uzbrukumu par nenovēršamu, neskatoties uz sarunām. Visi ir augstākajā gatavībā. Izvieto raķešu palaišanas iekārtas, izvērš pretgaisa aizsardzības sistēmas, personāls ieņem pozīcijas. Te ir kas pārsteidzošs, un drīz skatīsim detaļas. Irānas augstākais līderis Alī Hamenejs nav šīs sagatavošanās vadītājs. Viņš šo pilnvaru nodevis citam. Tas ir viens no svarīgākajiem notikumiem, ko līdz šim esam redzējuši. The New York Times vēsta, ka Hamenei devis plašas pilnvaras drošības vadītājam Alī Larazāni. Larazāni tagad uzrauga galvenos militāros un diplomātiskos jautājumus, būtībā apējot Irānas prezidentu. Viņš faktiski vada Irānas gatavošanos karam. Tātad, kas ir šis cilvēks? Tas ir tas pats vīrs, kurš izplānoja janvāra apspiešanu. Viņu iedvesmoja 1989. gada Tjaņaņmeņas laukuma slaktiņš Ķīnā, un tagad viņš izmanto līdzīgas metodes Irānā. Viņš plāno karu, apspiež protestus, risina kodolsarunas un vada alianses ar Krieviju, Ķīnu, Kataru un Omānu. Viņš kontrolē un pārvalda visu valsti, kas atbilst ierastiem scenārijam Irānas Islāma Republikā. Atceries prezidentu Raīsī, kurš nesen gāja bojā helikoptera avārijā. Pirms viņš kļuva par prezidentu, viņu pazina kā Teherānas miesnieku. Katru reizi, kad Irānā notika protesti, viņš tos apspieda. Šādi šajā režīmā iegūst varu, caur asinīm. Larazāni iet to pašu ceļu, un tagad viņam ir atslēgas. Bet Hamenei ne tikai deleģē varu, viņš gatavojas nāvei. Augstākais līderis izveidojis daudzslāņainu pēctecības plānu un pavēlējis katrai amatpersonai nosaukt 4 aizstājējus. 4, nevis tikai viens aizvietotājs, 4 līmeņos. Tas atgādina 12 dienu karu pagājušajā gadā, kad Izraela īsā laikā nogalināja augstākos militāros un kodolvadītājus. Irāna gatavojas atkārtojumam. Hamenejs aizkulisēs vada pasaulē drūmāko personāla daļu. Rezerves diktatori, rezerves diktatori un pat 4. kārtas diktators vadības iznīcināšanas gadījumā. Pat NFL komandām nav tik daudz saspēles vadītāju. Viņš visu laiku runā, kā Amerika saņems triecienu un vairs necelsies, vienlaikus klusi atjaunojot testamentu. Režīms gatavojas ārējam karam un vienlaikus cīnās iekšējā frontē, proti protesti ir atjaunojušies. Jūs atceraties 40 dienu sērciklu no 1979. gada revolūcijas, par kuru mēs atkal runājām? Te ir īsts kopsavilkums. Šītu islāmā ģimenes pulcējas, lai sērotu par mirušajiem pēc 40 dienām. Tieši tad protesti atsākas un pastiprinās. Tas notika arī Irānas revolūcijas laikā. Tagad jau gandrīz 40 dienas kopš janvāra slaktiņa. Cilvēki iznāk sērot, kas pārvēršas saukļos pret režīmu. Tas arī gāza šahu, un cikls sāks no jauna.
Tas nav vienīgais, kas notiek. Vakardien sākās jaunais semestris, un studenti atgriezās universitātēs. Studentu neapmierinātība uzreiz sasniedz kulmināciju un izcēlās protesti. Saukļi pret režīmu un Hameneju. Režīma atbilde – nekavējoties atklāta uguns. Tas atšķiras no decembra. Toreiz viņi patiešām nogaidīja pirms sāk lietot lodes. Viņi gaidīja gandrīz 2 nedēļas, bet šoreiz viņi neriskē. Iespējams, viņi ir redzējuši, cik ātri izplatās protesti, vai arī ASV spiediens padara viņus izmisīgus. Režīms jau no sākuma lieto īstu munīciju, tāpēc bojāgājušo skaits visticamāk pieaug. Tagad katru reizi, kad es runāju par protestētājiem, kurus nogalina Irānas režīms, mūsu video kāda iemesla dēļ tiek atzīmēti un ierobežoti. YouTube nevēlas, lai runā par tēmām, kas nav draudzīgas reklāmdevējiem. Ja varat palīdzēt cīnīties pret algoritmu, nospiediet patīk un abonējiet zemāk. Tas ir svarīgi. Tas palīdz mums sasniegt vairāk cilvēku, lai viņi varētu uzzināt, kas patiesībā notiek. Tagad ļaujiet man parādīt, kāpēc Irāna ir tik nobijusies. Jo ASV spēku koncentrācija nav tikai liela, tā kļūst lielāka katru dienu. Jūsu ekrānā redzams milzīgais ASV gaisa spēku tilts, kas darbojās jau vairākas nedēļas. Katru dienu ierodas lielas transporta lidmašīnas ar aprīkojumu, gaisa aizsardzības sistēmām, iznīcinātājiem, uzpildes lidmašīnām un munīciju. Tas nav vienreizējs, bet nepārtraukts process. Katru dienu, kad dzirdat par lielu izvietošanu, nākamajā tā jau ir kļuvusi vēl lielāka. Eksperti lēš, ka aptuveni 40 līdz 50% ASV izvietojamo gaisa spēku tagad ir šajā reģionā. Ļaujiet paskaidrot. Tas līdzinās ASV gaisa spēku izmantošanai Irākas karos 1991. un 2003. gadā pie Buša. ASV nekad nav izvietojusi tik lielus spēkus pret ienaidnieku, neuzsākot triecienus. Tieši ar to Irāna saskaras. Kā reaģē Irānas režīms? Sākumā viņi publicēja ar mākslīgo intelektu veidotu propagandas video, cerot uz tā efektu. Lūk, šis video. Irāna draud bombardēt lielu ASV militāro bāzi baismīgā propagandas video, kamēr Donalds Trumps gatavojas pilna mērogo karam ar savu milzīgo armādu. Šausminošajā mākslīgā intelekta video Muvafaka Saltī svarīga gaisa spēku bāze Jordānijā norādīta kā iznīcināšanas mērķis. Video redzams, kā Irānas raķetes mērķē uz 10 F-35 neredzamo iznīcinātāju, uzpildes lidmašīnām un MQ-9 Reaper droniem. Irānas valsts mediji pagājušajā nedēļā publicēja video, kamēr Trumpa arvien pieaugošā armāda tuvojas izstumtajai valstī. Augstākais līderis Ajatolla Ali Hamenejs ir brīdinājis savus valsts nepazemosies ASV spiedienu priekšā, lai piekristu kodolvienošanās nosacījumiem. Revolucionārā gvarde publicēja video, kurā parāda, ko darīs, ja ASV uzbruks, demonstrējot ASV bāzes un izaicinājuma vēstījumu. Vai viņi to īstenos, nav zināms, bet šķiet, ka izvieto aprīkojumu. Cilvēktiesība organizācija, kas darbojas Irānā, ziņo, ka Irāna pie rietumu robežām izvietos smago militāro tehniku. Ekrānā redzamas Grad raķešu sistēmas. Tās ir paredzētas darbībai īsā un vidējā distancē, kā arī augstas intensitātes kaujām. Viņi gatavojas atbildes triecienam. Satelīta attēli rāda, ka Irāna izvieto Krievijas S-300 pretgaisa sistēmas. Šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas bija aktīvas pagājušā gada jūnijā 12 dienu kara laikā, bet nebija īpaši noderīgas. Mēs uzskatījām, ka lielākā daļa ir iznīcināta vai bojāta. Tāpēc rodas jautājums, vai tās vispār darbojas, vai ir tikai mānekļi. Dažos satelīta attēlos radars nav redzams. Iespējams, tie ir plastmasas mānekļi, ko frontē izmanto Ukraina un Krievija. Īstas vai viltotas, tas mums parāda spriedze ir sasniegusi maksimālo iespējamo līmeni. Un te ir pierādījums tam, cik haotiski pašlaik ir situācija Irānā. Atceraties Irānas F4, kas avarēja pirms 2 dienām? Es par to izveidoju video un skaidroju to ar tehnisku kļūmi, jo man nebija jaunākās informācijas. Tagad zinām, ka revolucionārā gvarde notriec savu F4 lidmašīnu. Viņi noturēja to par ārvalstu lidmašīnu un palaida pretgaisa raķeti. Lidmašīna tika bojāta, bet neavarēja, tomēr šasī tika iznīcināta.
Tāpēc, kad pilots mēģināja nosēdināt lidmašīnu, tā nevarēja pareizi piezemēties, un pilots gāja bojā. Par laimi, otrais pilots izdzīvoja. Draudzīgā uguns ir slikta jebkurai armijai, bet Irānai, kurai gandrīz nav iznīcinātāju, tas ir katastrofāli. Viņi ir tik saspringti un paranoiski par iespējamiem uzbrukumiem, ka sāk notriekt savas lidmašīnas. Tā ir tīra panika. Ļaujiet parādīt divas Trumpa atklātas lietas, kas rāda, cik tuvu esam triecieniem. Godīga vienošanās. Irānas tauta ir atšķirīga no tās vadītājiem. Un tā ir ļoti skumja situācija. Bet 32,000 cilvēku tika nogalināti īsā laikā. Viņi pirms 2 nedēļām plānoja pakārt 800 cilvēkus, izmantojot celtni, un izrādīt viņus pa laukumu. Viņi plānoja pakārt 837 cilvēkus. Un es viņam pateicu, ja tu pakārsi kaut vienu cilvēku, pat vienu cilvēku, tad tu tiksi sodīts uzreiz turpat. Es negaidīju 2 nedēļas un nevedu sarunas. Atteikās pakārt. Nepakāra 837 cilvēkus. Iespējams, nepakāra nevienu. Bet nē, man tiešām ir ļoti žēl Irānas tautas. Viņi ir dzīvojuši Ellē. Lūdzu. ASV prezidents pirmoreiz apstiprinājis administrācijas nosaukto janvāra upuru skaitu – 32,000, lai tas paliek prātā. 32,000 nogalināti 2-3 dienās. 2026. gadā to gandrīz nevar aptvert. Administrācijas publiska šī skaitļa izziņošana var veicināt politisku atbalstu triecieniem. Šo skaitli publisko tikai, lai gatavotu sabiedrību rīcībai un apturētu šādu nogalināšanu. Pēc preses konferences nejauši ieslēgts mikrofons atklāja, ka prezidents Trumps gandrīz pateica ko tādu, ko viņš iespējams nevēlējās atklāt sabiedrībai. Prezidenta kungs, vai apskata pēkšņi ierobežotas triecienus? Domāju, ka var teikt, es to apsveru. Paldies par to! Tas nozīmē, ka triecieni var sākties jebkurā brīdī. Tāpēc mēs noteikti jūs informēsim par jaunumiem. Noteikti nospiediet abonēšanas pogu zemāk un tiekamies nākamajā video.